Esiet sveicināti, mīļie! Jūs atrodaties kanālā Karmas Detoks, kurā mēs darām lielas lietas. Liedzam līdzjūtību sev par to, kas ir, un to darot radām brīnumu, mūsu visu kolektīvo izcietināšanos, kolektīvo karmas attīrīšanu. Šo procesu vadu es, Dācis Pāre, personības izaugsmes trenere, mediātori un dziļo traumu dziedinātāji. Darbojieties un aiciniet līdzdarboties savus draugus, paziņas, lai mūsu kopratīšanas spēks paliktu arvien lielāks. Atgādināšu, ka sevsnetāla līdzjūtība nav žēlošana un iekrišana upuru domāšanā. Tieši pretēji, tā palīdz mums apzināties, ka neesam upuri, bet gan savas realitātes veidotāji un kopīgās realitātes līdzautori. Vairāk informācijas par to, kā un kāpēc tas, ko šeit darām, darbojas un tiešām palīdz, atradīsiet citos video šajā kanālā. Sāksim ar to, ka ērti apsādieties un, ja iespējams, aizvērt acis. Veiciet dziļu ieelpu, fokusēties uz savu sirds centru, saules spinumu, iztēlojieties, ka jūs paaiciniet palīgā savu augstāko es. Varat iztēloties to kā gaišu, visaptverošu enerģiju, kas atrodas kaut kur virs jūsu galvas, vai arī kurā jūs atrodaties kā siltā, ērtā dīvānā, vai arī šī enerģija atrodas jūsu sirdīs. Sajūtiet, ka jūs no savas sirds centra, saules spinuma, raidiet mīlestību, rūpes, līdzjūtību, sirds siltumu visai savai būtībai, visos virzienos. Jūs varat iztēloties, ka jūsu sirdīs atrodas vāka, svece vai cits gaismas avots, no kura gaisma stara iet visos virzienos. Un, ja ir grūti iztēloties, izsakiet nolūku, sūtīt sev mīlestību, rūpes, līdzjūtību un sirds siltumu. Turpiniet to darīt pie katras ieelpas, izelpas, pie katras frāzes, kuru teikšu jums, un kuru aicinu atkārtot pauzītē pēc katras manas teiktās frāzes. Uzrunājiet sevi tieši tādā formā, kā es to iesaku, sakot sev tu, nevis es, tajos teikumos, kuros piedāvāju teikt tu. Ja ir sajūta, ka kāds no teikumiem ir jānoformulē savādāk, vai arī, ka ir jāsaka vēl kādi citi manis nepiedāvāti teikumi, dariet to. Man ļoti žēl, ka viņi ir tik skumīgi. Man ļoti žēl, ka, lai kur tu dotos, visapkārt ir drūmas sejas. Man ļoti žēl, ka viņi ir tik bēdīgi. Man ļoti žēl, ka viņi ir tik noguruši. Man ļoti žēl, ka viņi ir dzīves salauzti. Man ļoti žēl, ka viņi neredz izeju no savas situācijas. Man ļoti žēl, ka viņiem nav labas izejas. Man ļoti žēl, ka arī tev nav labas izejas. Man ļoti žēl, ka laba izeja ir pieejama tikai nedaudziem. Man ļoti žēl, ka visiem pārējiem ir jāturpina ciest un cīnīties. Man ļoti žēl, ka tu jau tik ilgi cīnies. Man ļoti žēl, ka tu esi tik noguris. Man ļoti žēl, ka visi ir tik ļoti noguruši. Man ļoti žēl, ka jūs tikāt apmānīti. Man ļoti žēl, ka viņi tika apmānīti. Man ļoti žēl, ka tu tiki apmānīts. Man ļoti žēl, ka mānīšanās un negodīgums joprojām ir modē. Man ļoti žēl, ka viss krūtākais ir tas čalis, kurš vislabāk prot melot un mānīties.
Man ļoti žēl, ka visveiksmīgākais ir tas čalis, kurš vislabāk prot melot un mānīties. Man ļoti žēl, ka meļi un krāpnieki valda pār tevi. Man ļoti žēl, ka meļi un krāpnieki valda pār pasauli. Man ļoti žēl, ka godīgums tagad nav modē. Man ļoti žēl, ka pat godīgie cilvēki tiek uzpirkti. Man ļoti žēl, ka ļaunums uzpērk labos un padara tos ļaunus. Man ļoti žēl, ka ļaunums ir tik viltīgs. Man ļoti žēl, ka tumsa ir tik viltīga. Man ļoti žēl, ka viņi bija mantkārīgi. Man ļoti žēl, ka viņi ļāvās manipulācijai. Man ļoti žēl, ka viņi pārdeva tumsai tevi un tavu nākotni. Man ļoti žēl, ka tu nespēji viņus apturēt. Man ļoti žēl, ka tu nenojauti, ka tev viņi ir jāaptur. Man ļoti žēl, ka tu vairs nevari kļūt brīvs. Man ļoti žēl, ka tev ir jāmaksā mest krāpniekiem. Man ļoti žēl, ka tev ir jāmaksā tik liela nodokļa. Man ļoti žēl, ka nodokļi visu laiku paaugstinās. Man ļoti žēl, ka tavi ienākumi pieaug lēnāk nekā tavi nodokļi. Man ļoti žēl, ka tad, kad iedzīvotāju skaits samazinās, pieaug nodokļi. Man ļoti žēl, ka iedzīvotāju skaits samazinās. Man ļoti žēl, ka tava tauta noveco. Man ļoti žēl, ka arī tu noveco. Man ļoti žēl, ka tu nespēji apturēt novecošanu. Man ļoti žēl, ka tu aizmirsi, kā apturēt novecošanu. Man ļoti žēl, ka tu aizmirsi, kā atgūt savu spēku. Man ļoti žēl, ka tu aizmirsi, kā atgūt kontroli pār savu dzīvi. Un tagad ieklausieties sevī, pavērojiet, sajūtiet sevi, kas ar jums notiek. Vai ir vēl kāds līdzjūtības frāzes, ko ir nepieciešams sev pateikt, attiecībā uz to realitāti, kuru piedzīvojat tagad, vai arī piedzīvojat agrāk. Ja šādas frāzes nāk prātā, sakiet sev tās. Parunājiet no savas spēcīgās, veselās, augstākā es daļas. Sniedziet sev atbalstu, rūpes, mīlestību un līdzjūtību tik ilgi, kamēr iegūstat mieru un paļāvību tam, ka viss notiek tā, kā tam šobrīd ir jānotiek. Atkārtojiet šo praksi arī dienas gaitā, īpaši, kad kaut kas jūs ir notrigerējis, kaut kas ir sāpinājis, radījis zemu vibrāciju emocijas, kad pamanījāt jebko, kas jūsu dzīvēs neapmierina. Darbojieties arī patstāvīgi. Lūdziet manu individuālu palīdzību, ja tāda nepieciešama. Bet mēs visi kopā tiksimies nākošajos video.